Samanta pārcēlusies uz VIP istabu, Mareks glābts, bet no svētdienas priekšnesuma analīzes neizbēg. Vienam skatīties uz sevi no malas tīrās mokas, otram iemesls mācīties no paša kļūdām. Kas dziedāja bez saulītes vakarā, tie ir visi bara bērni, bargu kungu klausītāji. Tu man sanāca tā, ka netik smuki nodziedātu uz to U un A. Bet es nezinu. Man jau vienmēr patīk par to vokalu, vajag spriest un kritizēt sevi. Es neesmu mūziķis, tāds nav profesionāls, lai zinātu, ko nozīmē katrs mūzikā tas vārds. Bet, ja salīdzinātu viņu ar zīmēšanu, tad viņš bija akadēmisks zīmējums, 10 balvas. Nevainojums numurs. Man ļoti patīk tās numurs. Koris labi nodziedāja. Un arī čelisti ļoti labi spēlēja. Šajā priekšnesumā. Paldies, pateicu. Es domāju, ka viņi bija ļoti daudz uzņēmusies. Es domāju, ka tas arī atmaksājas, viņi to izdarīja. Mīgla, mīgla, liela rasa, man pazuda kumelis. Mīgla, mīgla, liela rasa, man pazuda kumelis. Skolotāja teica, varbūt es varu bišķiņu tur kaut ko vieglāk paņemt, bet kopumā ir tā, ka es par savu kumeliņu nodziedēju no savas sirds, un rokas man arī šeit bija, tāpēc, ka dziedu par to dziesmu. Tā dziesma man tiešām ļoti, kā dziesma patika, un līdz ar to es vienkārši man bija miers, kad es nodziedāju. Pat tā kā varbūt vēl nebija tajā tēlā sākumā, jo tu tā skatījies kaut kur apkārt. Man prasījās, ka tu esi tā, ka tu pati jūties, kā tu būtu iegājis tajā tēlā, un tajā, ka tu pati esi iegājis tajā mežā, un ka tu skaties, un tu izbaudi to, ka tu esi tajā mežā. Es pilnīgi skatījos uz Annu un tā, vienkārši tā kā būtu atnācis mājās, ieslēdzis labu mūziku un sēžu. Nu tā, baudām, tā nomieru, tā kā, teiksim, masāža. Kā man personīgi, Annas priekšlikumi parasti patīk, bet šis man likās gārlaicīgs diezgan. Es domāju vispār par visiem, par cilvēkiem, par kumeliņu, par to, ka es to atradīšu, un es izbaudīju. Ziedusvārki mugurā, paskat cimdi rociņā. Ziedusvārki mugurā, paskat cimdi rociņā. Trūka tev bitīte, ja tev trūka, trūks man ar. Trūka tev bitīte, ja tev trūka, trūks man ar. Vajag labi. Vajag patika. Bija jautri. Es nezinu. Es smaidīju. Es ceru, ka cilvēki pie televīzora ekrāniem arī uzsmaidīja. Nu jā, par vokālu atkal var tur pāris lietas tur pateikt to, ka, par vokālu, jā, tur jācenšās. Bet mēs visi mācāmies. Man patika fons. Nē, kodīgi sakot. Man ļoti patīk Nikolai uzstāšanās. Bija forši, tad tiešām smaicats. Nē, varbūt tur kaut kas atkārtojās, varbūt, bet tas ir viņš, un man vislabāk patīk, ka Nikolais ir šāds. Vai arī toreiz, kāds viņš bija tajā I Love Rock'n'Roll. Tur arī viņš bija tāds spēcīgs džeks. Šeit tā, ka bija tas rītdienu rock'n'roll tādu parādījums, jo tu pats zini, ka tas ir tavs, un kas ir tas, kas tev patīk apmēram tā, ka tu visu to,
kas bija pirms tā rokenrola tā daļa. Tā kā, kad mūs notrokri, un ir, un super aizies. Ļoti labi. Man sevišķi man ļoti patika, jo būties, kā Nikolai saka, ir spēks, vai ne? Jā, būties ir spēks. Jo uzreiz cits skanējums dziesma ir. Jā. Un arī tas beigas, ka tīm, 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 pīm, pīveri, vīm, pīm.